no Kanādas lielākās pilsētas Toronto šajā 3 miljonu skudrupūznī mēs esam kopā ar raidījumu Viss notiek filmēšanas grupu. Burvīga saulaina diena, netik burvīgs, spēcīgs vējš, ar kuru mēs mēģinām tikt galā, bet gan jau mums tas izdosies. Tikmēr paši kanādieši gatavojas Viktorijas dienas svinībām. Tas ir par godu karalienes Viktorijas dzimšanas dienai, bet patiesībā oficiāli to sauc par vasaras sezonas atklāšanu, kad kanādieši dodas ārpus pilsētas, cep gaļu vai arī dodas laivu izbraucienos. Šodien ir piekdiena, tādēļ visiem kanādiešiem par godu svētkiem ir īsā darba diena, bet pirmdien visiem būs brīvdiena. Par Toronto varbūt pirmās asociācijas jums ir par televīzijas torni, kas ilgu laiku bija augstākā celtne pasaulē. Šobrīd tā vairs nav, bet patiesībā augstākā apdzīvotā celtne Toronto un arī Kanādā ir tā, kas man ir aiz muguras. Šobrīd tā pieder kādai bankai, bet aktuālākā ziņa saistībā ar šo celtni ir tā, ka pat ir sākušies rekonstrukcijas darbi. Celtne ir apšūta ar marmora plāksnēm, bet tā kā šīs plāksnes sāka krist nost un apdraudēja cilvēku dzīvību, tad visas šīs plāksnes tiek nomainītas ar stikla paneļiem. Lūk, tādi jaunumi no Toronto. Mēs ar filmēšanas grupu aktīvi strādājam, lai sagatavotu jums dažādus interesantus jaunumus no Kanādas, un cerams, jūs jau pavisam drīz tos redzēsiet raidījumā Viss notiek. Atā!